Šoreiz Vidzemes ziņās skatieties. Daudzu ceļu satiksmes negadījumu iemesls neredzamie gājēji. Aizvadītajā gadā ar veiksmīgiem rādītājiem strādājusi Valmieras stīkla šķiedra. Kopīgi ar Gulbenes jauniešiem spāņu režisors iestudējis sengrieķu dramaturga Aristofāna slaveno darbu Lisistrata. Uz autoceļa Inčukalns Valmiera notriekts gājējs, kurš pārvietojoties pa ceļa nepareizo pusi un bez atstrojošiem elementiem. Smiltenes pusē pēc sadursmes ar automašīnas smagas traumas guvis kāds vīrietis. Policija konstatēja, ka cietušiem nebija nekādu atstrotāju. Vecpiebalgas novadā traumas guvis gan gājējs, gan arī pats autovadītājs, kurš pēc sadursmes ar tā dēvēto neredzamo gājēju nobrauc no ceļa braucamās daļas. Šie ir tikai daži no ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši vai bojā gājuši gājēji, un lai arī vairāk kārt par to jau vēstīts medijos, tāpat notiek arī dažādas kampaņas, aicinot gājējus tumšajā laikā lietot atstrojošos elementus. Patiesā aina uz ceļiem vien liecina, ka aicinājumos ieklausās vien ratais. Neredz iemeslu, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Bet nekad jau nevar zināt, vai sanāks pa to tumsu staigāt vai nesanāks. Pa tumsu pārsvarā nestaigāju. Ja arī sanāk, tad cenšos staigāt pa apgaismotām vietām. Vai jums ir atsturotājs? Nē, nav. Kāpēc? Nezinu, laikam pa pilsētu tikai pārvietojos. Bet no tumsā pilsētā jau arī vajag. Es eju tikai apgaismojumā. Bet noteikti vajag, jā, es piekrītu. Kāpēc pašas lietojat? Mēs dzīvot arī vēl gribās, tā kā var pateikt. Ka tomēr jāsaudz arī sevi ir. Skatās, kur mašīna jābrauc, lai redz, ka cilvēks iet pa ceļu. Kā galvenais iemesls atstrojošo elementu nelietošanai tiek minēta gājēju pārdrošība. Vairums domā, ka arī diennakts tumšajā laikā uz ceļiem viņi ir redzami. Tāpat nepareizs ir gājēju uzskats, ka atstrotājs nevajag lietot pilsētā, taču gan policija, gan arī autovadītāji saka, arī apgaismotos ceļa posmos uz gājēju pārējām gājējs bez atstrojošā elementa ir pamanīt grūtāk. Pilsētā varbūt ir sakarā ar tiem apgaismojumiem, tiem ielas apgaismojumiem, tie ar tiem mazie atstarotāji jau var neko nedot. Sevišķi, kad ir vai lietas vai sniegs un slapšs asfalts, tās gaismas viņus tā nepaķer tos mazos atstarotājus. Laukos jau tāda pati problēma, ka cilvēkiem ir jāpārvietojas gar šosejas malu uz mājām, ejot lielāki gabali. It kā var teikt vienādi, pilsētā ir laukos. Man liekas, vīrieši mazāk lieto atstarotāju. Sievietes ir apzinīgākas un bērni. Tā ir problēma, jā, tumsā neredz. Cik bieži jums sanāk pat tumšo laiku braukāt? Man sanāk ne pa pilsētu braukt, bet man sanāk braukt pa lauku ceļu, un tur viņus tiešām neredz. Viņi pēkšņi uzreiz parādās vienkārši pie lukturos. Pēdējā laika ceļu satiksmes negadījumi iezīmē vēl kādu tendenci. Gājēji pa ceļiem pārvietojas ne tikai bez atstrotājiem, bet arī alkohola reibumā. Tā visai nesen Valmierā pēc pusnakts kāds Alūksnes iedzīvotājs vadot automašīnu Audi uzbrauc gājējiem, kurš pēc sadursmes guva kājas sasitumus. Gājējiem tika konstatēts arī alkohola reibums. Valkas pagastā pa 8 vakarā kāds automašīnas Mercedes-Benz vadītājs uzbrauca gājējam. Cietušais pēc sadursmes tika nogādāts slimnīcā, kur viņam konstatēti ne tikai vairāki lūzumi, bet arī gandrīz 4 promils alkohola reibums. Un šādos gadījumos sakas pēc sadursmes mēdz būt arī pat ar ļoti traģiskām beigām. Un pārdzīvojumi ir gan bojā gājušā tuviniekiem, gan pašam autovadītājiem, kurš cilvēku notriecis. Viņš iet ārpus apdzīvotas vietas, viņam vajadzētu iet pa nomalīti, kur tas ir iespējams iet, un pretī transporta līdzekļa kustības virzienam. Tad, kā mums dzīve rāda, tad tas notiek otrādi. Viņš iet transporta līdzekļa kustības virzienā, tad pa nepareizo pusi, un vēl nevis iet taisni, bet streipuļo. Un it kā vienā brīdī viņš transporta līdzekļiem vadītājiem redzot, ka iet gājējs, viņš viņu pamana laicīgi, pieņemsim, kaut vai ar to pašu atstarojušu elementu, bet ja viņš ir dzērumā un viņš ir neadekvāts, tad viņš tajā pašā laikā viņš var uzreiz mašīnas priekšā izstreipuļot un notiek nelaime. Protams, ka, ja runājam par tiem tumšiem gājējiem, tad arī bija gadījumi, kur tiek notriekti tie gājēji ceļa vidū, braucamās daļas vidū, jo viņi tiešām ir ierēbuši tie gājēji, un viņi atkal neadekvāti staigāja. Ko gājējs domā tajā brīdī, kad iet bez atstrotāja vai šķērso ielu tam neparedzētā vietā, ir zināms tikai viņam pašam, un kaut arī policija turpinās pastiprināt pievērsties šai problēmai, skaidrs ir tas, ka situācija uzlabosies tikai tad, kad cilvēki mainīs savu attieksmi.
Veikalā Sāga Valmierā Dārza ielā 11. lielo atlaižu nedēļu. Tirdzniecības centrā Valleta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Aizvadītais gads bijis ļoti veiksmīgs vienam no lielākajiem Latvijas eksporta uzņēmumiem Valmieras stikla šķiedra. Uzņēmums par 20% palielinājis pārdotās produkcijas apjomu, kāpinājis peļņu, kā arī saņēmis Latvijas Investīciju attīstības aģentūras un ekonomikas ministrijas balvu kā pērnā gada eksporta čempions. Par veiksmīgo darbību un ieguldījumu pilsētas attīstībā uzņēmumam liela paldies saka arī Valmieras mērs Ineses Boķis. Tur ir darba vietas, tur ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas ļoti interesē pilsētu, un tur ir, protams, arī saistītie uzņēmumi, kas pievieno vēl vērtību viņu produktiem, un viss tas rajons aug un attīstās, un pasarg Dievs, ja tur būtu notikusi kāda neveiksmīga privatizācija vai vēl visādi kardināli lēmumi pieņemt, jo, protams, tas ir rūpniecības uzņēmums, un, protams, kad viņam ir jāstrādā, un līdz ar to, protams, ka tur ir arī jābūt augstā līmenī visām tehnoloģijām. Valmieras stikla šķiedras prezidents Andris Oskars Brutāns atzīst, ka uzņēmuma mērķis ik gadu ir kāpināt pārdotās produkcijas apjomus. Lai tas notiktu, tiek ieguldīts milzīgs darbs. Visā savā attīstībā mēs esam gājuši uz to, lai būtu stabili, lai stabili augtu. Un es domāju, pamatā jau tomēr ir pirmkārt jau mūsu pašu cilvēku neatlaidīgais darbs, lielās investīcijas, un arī pārdošanas dienas, varētu teikt, sekmīgs darbs savā lauciņā. Valmieras stikla šķiedras vārds daudz viet pasaulē pazīstams kā uzticams sadarbības partneris, kas piedāvā kvalitatīvu produkciju. Lai piesaistītu aizvien jaunus klientus, uzņēmums ik gadu piedalās dažādās tehniskā tekstila izstrādājuma izstādēs. Lielākais tirgs ir Vācijas tirgs, otrā vietā mums ir Amerika, Kanāda, trešā vietā ir Anglija, tad nāk Itālija, Francija un tā tālāk. Arī esam Austrālijā pārstāvēti. Šī gadā vai pagājušā gadā jau varētu teikt, tātad jaunākie notikumi bija tādi, ka mēs Indijā, Indija tiek uzskatīta par tādu attīstības valsti līdzīgi Ķīnai, arī tātad mēs pagājušā gadā jau esam iesaļojuši arī šī valsti. Arī šogad uzņēmums ir izvirzījis nopietnus mērķus gan attiecībā uz apgrozījumu pieaugumu, gan arī ieguldīto investīciju apjomu. Šajā gadā Valmieras stikla šķiedra ražošanas attīstībā plāno investēt aptuveni 5,3 miljonus latu. Celsim vēl vienu stikla šķiedras ražošanas cehu, varētu teikt. Un tā jau mēs esam katru gadu investējuši, nepārtraukti. Kopumā ņemot pēdējos 10 gados, mēs esam investējuši apmēram 100 miljonus eiro ražošanas attīstībā. Tas arī viens no tiem stūrakmeņiem, tas balsts un pamats tam, ka mēs varam būt tik stabili, droši, un attīstīties no gada uz gada tādiem lieliem soļiem. Ar ciemiņu iaustu laba vēlējumu un darinātu papīra eņģelīti Madonas bērnu un jauniešu centrs atzīmējis pastāvēšanas 45. gadskārtu. Svinīgā pēcpusdienā vienkopus pulcējās gan esošie, gan bijušie centra pedagogi. Bērnu jauniešu centrs vienmēr ir pastāvējis visos laikos, pateicoties tam, ka viņš ir turējies pie kaut kādām stabilām, pamatīgām vērtībām. Un droši vien tas ir kultūras mantojums, šī amatu prasmes, kas laikos latviešiem ir bijušas vajadzīgas, un mēs esam radoši pedagogi, un mēs to, protams, integrēt atbilstoši mūsdienu vajadzībām, prasībām. Madonieši bērnu un jauniešu centru dēvē par namiņu, gan tā telpu, gan arī satura dēļ, jo starp 317 apmeklētājiem lielākā daļa ir jaunāko un vidējo klašu audzēkņi. Leontīna Brenčeva Madonas bērnu un jauniešu centru vadījusi no 78. līdz 2004. gadam, un tieši viņas vadībā centrs ieguvis namiņa telpas skolas ielā. Tas bija neaizmirstams mirklis, to atceras mūsu visi kolēģi, jo mēs visi lejā aizgājām kamīnā. Tur bija paklājs garām,
Mēs visi apsēdāmies uz paklāja, un man šķiet, neviens nebija vienaldzīgs no prieka, ka mums reiz ir tāda ēka, kurā ir gaiši logi, gaišas sienas. Šajā mācību gadā Namiņa pedagogi piedāvā 21 mācību programmu. Populārākie ir frizieru, rokdarbu, estrādes mūzikas pulciņi. Tas lielākais apjoms ir kultūra izglītības programmas, dažāda veida rokdarbi, keramika, tekstila māksla, bet mēs lepojamies ar to, ka mēs atšķiramies no Latvijas bērnu jauniešu centriem ar to, ka mums ir frizieru pulciņš ļoti labā līmenī un labi apmeklēts. Mums ir pulciņš, mācīsimies kopā ar mājdzīvniekiem, unikāls tāds sasaistīts gan ar dokterapiju, gan skolotāja braukā no Valmieras, un šeit viņai ir bērni, un tiešām arī madoniešiem ļoti patīk šis pulciņš. Atskatoties pagātnē, Namiņā domā arī par attīstību, jaunām nodarbībām un arī jaunām telpām, kas atradīsies rekonstruētajā kultūras namā. Taps jaunas telpas, Madonas jauniešu multifunkcionālais jauniešu centrs, kur būs telpas piemērotas estrādes studijai. Šobrīd arī aktīvi 3 grupas spēlē. Ģitāristi mums Madonā ir populāri. Vēlētos nākotnē arī drusciņ tādu stabilitāti, iekārtotas, beidzot sakārtotas telpas, un uz to mēs ejam, un es arī tuvākā pusgada laikā redzu, ka tas arī varētu notikt. Bet tikmēr paši bērni gan nesot mainījušies, tikpat aktīvi un radoši uzskata pedagogi. Gulbenes kultūras centrā pirmizrādi piedzīvojusi sengrieķu dramaturga Aristofāna slavenākā luga Lisistrata. Kā iestudējumu piesaka paši gulbenieši, tas ir spāņu režisora darbs Latvijas mazpilsētā. Spāņu jaunietis Viktors Gomes jau 9 mēnešus ir Gulbenes novada jauniešu centra bāze brīvprātīgais. Kopš pusauģa gadiem aizrāvies ar teātra spēli, tagad ar skatuves trakumu aplipinājis arī Gulbenes jauniešus. 4 mēnešu laikā tapusi sengrieķu klasikas izrāde par attiecībām, kas valda sieviešu un vīriešu starpā. Šī ir klasiska grieķu luga, kas stāsta par laiku, kad sievietes atteicās sadarboties ar vīriešiem, kamēr tie nebeigs karot. Tas ir stāsts par attiecībām, kas norāda, ka nereti mēs vispirms rīkojamies, bet tikai pēc tam domājam. Es nespēju vairs tā dzīvot, ko? Ir izēja, ir jālaik visam gals. Punkts. Beigas. Nenoliedzami iestudējums Lisistrata gulbeniešiem ir līdz šim nebijusi parādība teātra dzīvē. Iestudējumam nav scenārija, teksts ir aktieru brīva improvizācija, režisors spēlējas ar aktieriem, skaņu, gaismu un telpu, jo darbība norit uz vairākām skatuvēm. Atkārtojums nav iespējams, kas vēl jau vairāk rosina intrigu. Ir iedota notikuma gaita. Un viņi zina, kā stāstam jāvirzās uz priekšu. Un tad viņi īstenībā kaut kādus 2 mēnešus viņi improvizēja. Viņi veidoja tekstu, viņi improvizēja situācijas, un kamēr izveidoja šī izrāde tā kā kopums. Izrāde ir interesanti, jo tā ideja, man tā liekas, ir ļoti veiksmīga. Un aktieri ir tādi ļoti enerģiski. Un tad jau kā viņiem iet kuru brīdi, bet diezgan aizraujoši. Eiropas brīvprātīgā jaunieša darba projekts Redzu tevi kopumā ilgst 11 mēnešus, laiks, kas viņam jāpavada Gulbenē. Projekta galvenais rezultāts arī ir nepieradinātā spāņa gulbeniešiem izrādītā Lisistrata. Traki un lieliski, es tiešām esmu ļoti gandarīta par to, ka kaut kas tāds notiek Gulbenē. Jo tas ir, principā tā ir unikāla pieredze. Tas, ka notiek 2 zālēs, tas, ka zālē ir kaut kādas 4 platformas, tas, ka vienu zāli filmē un translē otrā zālē, tas, ka vīrieši sievietes ir atsevišķi. Man liekas, tas ir unikāli, un tas ir traki, un tas ir raksturīgs Viktora kā režisora mentalitāte. Es domāju, ka latvietis, varbūt tikai profesionāls režisors ar gadu pieredzi uzdrīkstētos kaut ko tādu darīt.
Dažādi ziņu kanāli vēsta, ka sākot no šī gada 6. janvāra Baltkrievijas iedzīvotājiem liekta pieeja jebkādām ārvalstu interneta mājaslapām, kas nav reģistrētas Baltkrievijā. Līdz ar to iedzīvotāji turpmāk vairs nevarētu izmantot arī tik iecienītas interneta vietnes kā Google un eBay. Tomēr realitāte kaimiņu valstī ir pavisam cita. Да, что такое слышал, но почему я должен себя ограничивать? Давайте сейчас попробуем. Получится или нет? Давайте я зайду, вот у меня есть на немецкой страничке email-адрес. Ну, уже видно, что вы зашли. Да. Можете открыть какую-то информацию? Сейчас. Или вас сейчас заблокируют? Ну, как бы, вот вся моя почта, никаких проблем. Jaunais likums galvenokārt skar valsts iestādes, kā arī interneta vietņu turētājus. Likums paredz, ka ierobežojumi galvenokārt attiecas uz valsts iestādēm. Informācija, ko tās ievietos internetā, tiks pārbaudīta, lai tajā neatspoguļotos ekstrēmismu vai pornogrāfiska rakstura saturoša informācija, vai arī kāda cita veida informācija, kas ir aizliegta ar likumu. Šīs izmaiņas skan kultūras, izglītības un veselības aizsardzības iestādes. Līdz ar to arī turpmāk ik viens Baltkrievijas iedzīvotājs var iepazīties ar notikumiem Latvijā un apmeklēt arī citas ārvalstu interneta mājaslapas. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veids cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei, iepērk mežus īpašumā, cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Mazsalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Mazsalacā 293 99 935. Veikalā Kubus tirdzniecības centra Valleta 3. stāvā sākusies sezonas preču izpārdošana. 2011. gada rudens ziemas sezonas precēm 50% atlaide. Iepriecini sevi jaunajā gadā un iegādājies savas kārotākās lietas jau tagad par 2 zemāku cenu. Gaidām tevi veikalā Kubus! Veikalā Volking sezonas preču izpārdošana. Apaviem visai ģimenei atlaides līdz pat 70%. Atlaides spēkā visu janvāri. Būsiet mīļi gaidīti tirdzniecības centrā Valleta 2. stāvā veikalā Volking. Īpašie janvāra mēneša piedāvājumi tirdzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem. Veikalā Matu kosmētika 5% atlaide NV produkcijai. Veikalā Elīze 10% atlaide visiem audumiem. Veikalā Stenders 15% atlaide greifrūtu sāls skrubim. Uzrādot klienta karti, cena 7,99 centīmi. 21. janvārī pulksten 18. Valmieras kultūras centrā Lindas Līna koncerts kino atmosfērā Cinema. Biļets visās biļešu paradīzes kasēs un www.biļešuparadīze.lv. Laikrakstā Liesma lasiet, noskaidroti labākie Valmieras fotokonkursā. Matisons pret papīru ražošanu. 12 jaunas darba vietas. Ar drosmīgiem projektiem par attīstību. Kur palikusi tolerance.